2026. gadā Pantones paziņo savu gada toni, un bēšīgais, baltais, krēmīgais ir šī gada tonis, kas brīnišķīgi sasaucās ar pērlēm. Mode uz pērlēm nekad nekur nav pazudusi, vienkārši tā katru gadu mazliet mainās, mazliet attīstās, un tas, kas mainās, tas ir tieši izmantošanas veids, un tūlīt es jums tos parādīšu. Vienkārši uzlikt pērles, un lai viņas tur karājās tādā savā garā diegā. Ja jums ir pliks kakls, ka jūs uztaisīsiet no pērlēm čokeri. Un tālāk šīs pērles kritīs jau daudz īsākā diegā, bet būs arī akcents uz kaklu līniju. Bet šoreiz nevis laižam lejā, bet liekam cauri plecu. Un atkal jums ir skaists čokers ap kaklu un diagonālā līnija, kas ļoti skaisti iestiepjus, pasvītrojus ķermeni. Trešais veids noderēs tad, ja jums ir šāda atvērta mugura kleitai, vai tieši otrādāk, ja jums ir kleita ar augsto krāgu. Ko mēs darām? Mēs atkal taisam čokeri, liekam čokeri, bet paliekam šo visu uz aizmuguri. No garām pērļu virtenēm uztaisīt skaistu, īsu un apjomīgu kaklarotu kakla daļā. Ņemam garās pērles, vēlams 2 virtenes, bet var arī ar vienu to izdarīt. Salokam kopā. Tātad vienā galā mēs iesienam lentu. Tik garu lentu var neizmantot, bet es izmantoju garu, un pēc tam galiņus var apgriezt jau cik mums gribās. Ko mēs darām tālāk? Mēs liekam apkārt kaklam un piesienam otrā pusē atkal lentu. Nu tā. Šobrīd viens no lielākajiem modes trendiem ir apjomīgas pērles kakla dekoltē zonā. Tad lūk, ar ļoti garām pērļu virtenēm mēs panācām šo efektu. Ja tu sen jau esi savu īsto pērļu meklējumos, droši uzrakst man, es tev tās piemeklēšu.